Kad mēs iepazināmies aizkadrā, tu man devi savu vizītkartu, un uz vizītkartes nebija rakstīts plastiskais ķirurgs, tur bija rakstīts producents. Izstāstīja, kas notiek? Tu esi tagad arī producents? Tas ir jauns izaicinājums, jo Indra ir radošs cilvēks, un es jau viņas darbus vienmēr atbalstījis to, ko viņa ir taisījusi vienā vai otrā veidā. Bet tas ir viens jauns pienākums, kas ir pilnīgi kaut kas jauns, kaut kas nezināms priekš manis. Un tā angļu alfabēta filma dabūja nomināciju, kas notika Kalifornijā filmfestivālā Newport Beachā. Un tad man bija jāiet ar Indru kopā pa sarkano tepiķi, un tad es jau gāju jaunā kapacitātā kā producents, bet jāsaka, ka es tajā kapacitātē vēl esmu diezgan švaks, jo man trūkst zināšanas, kā īsti tā filma ir jāpārdod, jo Indras garīgi radītā vērtība producentam ir tas, kas jādara. Es varēju palīdzēt viņai viņu radīt kā producents, bet producentam jāvar arī viņu kapitalizēt, tā kā to šodien moderni saka. Ar to man tik labi negāja tajā Losandželosā, jo tie cilvēki, kas tur bija, visi izskatās vienādi. Es nezinu, kuram man jāiet klāt un kuram man jāpārdod tā filma, jo tur bija ļoti daudz radošie cilvēki, kas bija citu filmas taisījuši, un viņiem nav šiltīt klāt. Es esmu filmu tas uzpircējs, ja, un es tur diezgan izgāzos tajā. Tas kā saka, pirmie kaķēni man jāslīdzina, bet, nu, varbūt uz priekšu nākošais festivāls ir Annecy, kas notiks jūnijā. Un tad varbūt tās, kad man laimēsies drusku labāk, un tur arī skaidri, tur ir tās vietas, kur viņi tiešām ir sastopami, ja, tur ir tie, kur var pa filmām runāt, kas viņas izplatīs, kaut kādu filmu izplatītāju. Bet Amerikā es pilnīgi nesapratu, kurš ir izplatītājs, kurš nav un ar kur man jārunā. Bet tu redzi sevi šajā nozarē arī tālāk, ne tikai sievas atbalstam, bet jau plašākā? Ka es varētu būt filmu producents. Jā. Es nezinu, cik es tam esmu labs, vai man pietiks kapacitātes. Es jau tikai varu pamēģināt to darīt, un ja man tas izdosies, tad varbūt jā, bet es esmu, godīgi sakot, slikts pārdevējs tādā ziņā, jo es arī zinu, ja man kāda veca mašīna jāpārdod, es viņas drīzāk atdod draugiem, radiem vai bērniem. Man ir ļoti grūti kaut ko pārdot. Man ir vieglāk nopirkties, vieglāk iztērēt naudu. Vieglāk iztērēt naudu nekā tādā veidā, kā arī es domāju, ka man drusciņi Dieva dāvanas tam pietrūkst. Ja man Dievs nav devis tās dāvanas, es neesmu tāds labs pārdevējs, kas pārdos da jebko. Ja. Bet nevar jau iedot visu pasties. Tev jau tā ir daudz Dieva dāvanas. Protams, un varbūt tās, ka tas nebūs manējais. Bet tā lieta, kādēļ es tam piekritu, kad ļoti daudziem mums vienmēr dod iespējas. Kāpēc nepamēģināt? Un man atbild vienmēr ir jā. Un tikai pasakot jā, es varu redzēt, vai tas izdosies vai ne, vai tas strādās vai ne. Un ja tu iepriekš pasaki jau nē, tas ir no-mens, nevis yes-mens, tad... Yes-mens? Yes-mens, Jānis Žažeckis, yes-mens. Jo man atbild parasti ir jā, lai arī kas tas nebūtu, ko piedāvā, un tad es redzu, vai tas izdodās vai ne. Tas jau dzīve tikai to parāda. Bet ļoti daudz sūdzās, man jau dzīve nedod iespējas, bet ja viņas paskatās uzmanīgāk uz sevi, viņi redz, ka viņa atbild visbiežākā ir nē. Nu to jau es nē. Bet tas ir mēģinājums, redzēs, kas no tā iznāks. Varbūt tās kaut kas iznāks. Ja nē, tad izrādīsies, tas nav mans.